Brīvdienās tika uzlauzts CSDD serveri un nozagt dati par 1,2 miljoniem iedzīvotāju un vēl simtiem tūkstošu uzņēmumu. Bet kā notika šie uzbrukumi? Es nevaru pateikt precīzi, kā notika uzbrukumi, jo man neviens šāds dats nedod, bet es pastāstīšu par ievainojumībām, kādas eksistē CSDD servisos. Parādīšu vienu tipisku gadījumu, kā varēja ielausties viņu serveros, un jūs varēsiet novērtēt aptuveni, kā izskatījās CSDD serveru drošība. Tātad eksistē kāds serveris, un es nesaukšu tā adresi, nesaukšu nekādas ceļas. Viss šeit ir uzstādīts uz maniem mājas serveriem, un es jums parādīšu, kā šajā serverī varēja tikt pie failiem un lietotāju parolēm. Eksistē serveris, un manā gadījumā to sauc csdd.home.arpa, kurā varēja iegūt datus no servera izveidotiem failiem. Un šeit mēs redzam, ceļā ir csdd.home.arpa, tad ir jautājuma zīmīte F1, un tad ir ceļš uz failu. Un šeit ir dati TXT, un mēs redzam vārds Elvis, uzvārds Strasdiņš. Problēma tā, ka šajā ceļā varēja ielikt arī relatīvus ceļus, tātad varēja staigāt arī uz atpakaļ. Un šeit mēs aiziesim uz atpakaļu. 2 punkti nozīmē aiziet vienu direktoriju atpakaļ, jeb augstākā līmenī, slīpsvītra un privāti dati. Un paskatīsimies, kas mums šeit ir. Un šeit jau mēs redzam, ka nāk klāt arī personas kods. Es jums parādīšu, kā izskatās failu šī serveri. Visi faili šajā serverī atrodas var www.html direktorijā. Aiziesim uz šo direktoriju un paskatīsimies, kā tur ir faili, un tur ir dati TXT. Un ja mēs paskatīsimies, kas ir šajā failā, tad mēs redzēsim to pašu, ko mums izdrukāja mājaslapa. Aiziesim direktoriju augstāk, un mēs redzam to failu, kur mēs tikko arī izvadījām mūsu mājaslapā. Un šeit mēs redzam vārds Elvis, uzvārds Strasdiņš un tad personas kods. Kāds domās, ka šādā veidā tika nozagt dati? Nē, patiesībā ir vēl sliktāk. Tas, ko varēja izdarīt hackers, bija aiziet ne tikai vienu līmeni augstāk, bet vesels 3 līmeņus augstāk līdz pat saknes direktorijai, un pēc tam iet etc. un nolasīt passwordu faila saturu. Un šeit mēs redzam visus lietotājus, bet šeit, protams, nav paroļu. Bet kur glabājas parols? Shadow failā, un skatāmies, kas mums šeit ir. Šeit mēs redzam lietotāju Aivis, kuras izveidoja speciāli šim eksperimentam, un viņa parola kodētā formātā, ja precīzāk hashotā. Ja tu spēj dabūt vaļā šo paroli, ierakst komentārā, kāda tā ir. Šajā gadījumā var iegūt visu serveru lietotāju vārdus, viņu hashotās paroles, pēc tam šīs paroles atšifrēt un piekļūt klāt visiem serveriem, kur izmantoja tās pašas lietotāju un paroļu kombinācijas. Šajā gadījumā es nezinu, vai hackers izmantoja šādu tipu ievainojumību, jo par šo ievainojumību viņiem tika ziņots, un es pārbaudīju jau pēc uzbrukuma, un šīs ievainojumības tur vairs nebija. Tā jau bija novērsta, vai tā tika novērsta pirms uzbrukuma, mums nav zināms. Bet šis aptuveni parāda, kādas ievainojumības bija CSDD serveros. Šīs ievainojumības jau ir novērstas, un tas ir ļoti labi, bet, diemžēl, uzbrucējiem izdevās eksfiltrēt ļoti daudz datu. Un kas ir pārsteidzoši, ka nekādas sistēmas nebļāva un nevienam nesūtīja e-pastus, ka hei, no jūsu serveriem tiek pumpēts ārā ļoti daudz datu, un neviens uz to varbūt arī tiks ziņots, bet neviens uz to nereaģēja. Mēs to nezinām. Bet kas notiks ar šiem datiem? Šie dati visticamāk tiks pārdoti kaut kādiem datu brokeriem vai iespējams pat taisno spiegu organizācijām vai pat taisno krāpniekiem. Un ko krāpnieki var izdarīt ar šiem datiem? Pirmkārt, mums jārunā par sociālo inženieriju. Sociālā inženierija tas ir uzbrukuma veids, kur panākot cilvēku uzticību, var piespiest viņu likt darīt to, kas nav viņa interesēs. Piemēram, apstiprināt autentifikācijas pieprasījumus vai varbūt pat pārskaitīt kādam naudu, ievadīt karšu datus, visdažādākajos veidos mēģināt kaut ko no viņa nozagt. Viens no efektīvākajiem veidiem, kā panākt upura uzticēšanos, ir nosaucot viņam viņa datus. Jo tas uzreiz rada cilvēkam uzticību, ka, ja jau viņš zina manus datus, tad varbūt viņš tiešām ir tas, par ko viņš uzdodās. Piemēram, policists vai bankas darbinieks. Pēc tam, kad jau ir iegūta uzticība un cilvēks jau ir apstiprinājis kaut kādus autentifikācijas pieprasījumus, krāpnieks jau var šiverēt pa upura kontu un jau var mēģināt arī nozagt kaut kādu naudu vai panākt, ka upuris varbūt pats atdod to naudu, ieliek paskastītē vai sūta ar omnivu, kādu mums gadījumi nereti ir bijuši. Tāpat arī ir jāsaprot, ka mūsu personas kodi šobrīd, varētu teikt, ir publiska informācija. Protams, personas kodus var iegūt arī pirms tam caur uzņēmuma reģistra datiem. Visticamāk, tādā veidā krāpnieki arī nonāca pie mana personas kodu un regulāri bombardēja man Smart ID. Bet tagad viņi to varēs izdarīt jebkuram Latvijas iedzīvotājiem. Un jā,
daudzos servisos pietiek tikai personas kodu, lai aizsūtītu kādam cilvēkam Smart ID pieprasījumu. Man ir bijušas dienas, kad man uz Smart ID reiz dažās minūtēs nāk pieprasījumi no nebanka aizdevējiem, no telefona operatoriem, tādi krāpnieki mēģināja tikt iekšā servisos ar manu identitāti un pēc tam mēģināt aizņemties uz manu vārdu naudu vai nopirkt ierīces uz manu vārdu. Tāpēc viena lieta, ko es iesaku, nomainiet paroli Smart ID, lai jūs gadījumā kādreiz netīšām vienkārši neievadītu savu PIN kodu, savu telefonu PIN kodu Smart ID. Un tādi gadījumi, diemžēl, ir bijuši, kad cilvēks domā, ka viņš bloķē vaļā telefonu, patiesībā viņš ievadīja savu PIN kodu Smart ID. Lai jums negadītos tāda kļūda, izmantojot dažādas PIN kodus bankas lietotnē, Smart ID, telefonā. Tāpat arī izslēdziet notifikācijas un Smart ID, jeb paziņojums. Jums nevajag redzēt visus pieprasījumus, kurus kāds izdara jūsu vārdā. Ja jūs gribēsiet kaut kur autentificēties ar Smart ID, jūs vienkārši atversiet šo lietotni un ievadīsiet PIN kodu. Bet galvenais vienmēr salīdziniet skaitļus, kurus jūs redzat ekrānā un kurus jūs redzat Smart ID lietotnē. Lai nebūtu tā, ka jūs apstiprināt kaut kādu svešu autentifikāciju, lai gan jūs domājat, ka tā ir jūsēja autentifikācija. Nu labi, kādi tad ir šie sociālās inženierijas veidi? Nu viens, protams, ir īziņas vai e-pasti. Cilvēkam atnāk, jūs ar tādu un tādu automašīnu, ar tādu un tādu valsts reģistrācijas numuru pārkāpāt ātrumu. Un, diemžēl, šajā īziņā var šis sender ID, jeb numurs, no kā sūtīt īziņa, to var nomainīt uz jebko. Un krāpnieki var atsūtīt īziņu no CSDD. Un, diemžēl, šī īziņa nonāks vienā sarakstā ar pārējām īziņām no CSDD. Un tas, ka šī īziņa ir sarakstā ar citām CSDD īziņām, vēl nenozīmē, ka tā ir īsta. Un vienmēr pievērsiet uzmanību, protams, adresēm, vai tā tiešām ir csdd.lv. Kāds varbūt vispār nekad nespiež uz saitēm, kuras minēts īziņā. Viņš iet pa taisno Google, ieraksta CSDD un spiež vaļā pirmo saiti. Problēma tā, ka šīs kampaņas var palaist reizē. Īziņu kampaņu un Google reklāmu kampaņu, kur Google pirmais rezultāts parādīsies reklāma ar CSDD, un jums izskatīsies, ka tā ir CSDD lapa, jo ikona ir tā pati, nosaukums ir tas pats, apraksts arī viss izskatās tieši tāpat, bet jums jāpievērš uzmanība sponsorētajām reklāmām. Ja tur ir rakstīts sponsorētā reklāma, ignorējiet šo saiti un ejiet uz īsto CSDD.lv. Bet kā pārbaudīt e-pastus? Pirmkārt jau pārbaudiet e-pastu sūtītāju adresi. Ja jums tā nerādās pašā augšā, tad jums varbūt ir jāuzspiež uz sūtītāju vārda, kas varētu būt arī CSDD, jebkurš savu ar vārdu ielikt CSDD. Un jāuzspiež uz šī vārda, un tad parādīsies e-pasta sūtītājs. Ja tas nav no valsts iestādes, no CSDD vai no bankas, tad ignorējuši e-pastu, tā ir krāpšana. Tāpat arī paskatieties, ja jums ir kaut kāda liela poga, autentificēties šeit vai apmeklēt mūsu portālu šeit, paturiet virsū peli un jums parādīsies saiti, uz kurien ved šī poga. Bet ja jums zvana, piemēram, no bankas un nosauc visus jūsu datus, tas nenozīmē, ka tas ir bankas darbinieks. Patiesībā neeksistē nekādi jautājumi, ar kur jūs varētu pārbaudīt, vai zvanītājs tiešām ir tas, par ko uzdodas. Tāda vienkārši neeksistē. Atcerieties to. Ja gadījumā viņa numurs pat sakrīt ar bankas numuru, tas arī nenozīmē, ka viņš zvana no bankas. Jo atcerieties, tāpat kā izziņā Sender ID, tāpat arī zvaniem Caller ID var nomainīt uz ko vien vēlies. Nu, protams, eksistē izņēmumi. Latvijā vismaz vairs nevar izmantot banku telefonu numurus un mūsu kaut kādu iestāžu telefonu numurus, bet krāpnieki ir ļoti viltīgi un viņi, piemēram, Svetbankas telefonu numuram nomaina pirmos 2 ciparus un vispār ir 4 un izskatās reāli pēc Svetbankas numura. Bet šie nozagtie dati, protams, rada daudz lielāks draudz kā tikai krāpšanas. Iedomājieties, ka šie dati var nokļūt arī pie mums nedraudzīgu valstu spiegu organizācijām. Un ja gadījumā notiek kaut kāda militāra operācija, kā to Krievijā mēdz saukt, speciālā militāra operācija, tad viņi var šajās datubāzēs atrast visus ietekmīgākos cilvēkus, atrast viņu deklarētās adreses un sūtīt drons pa taisno uz viņu adresēm. Diemžēl Latvija vairs nekad nebūs tik droša, kā tā bija pirms šī uzbrukuma. Un tas ir fakts. Un šie dati šajās datubāzēs paliks uz mūžiem. Mums ir bijuši gadījumi, kur sieviete man saka, ka viņai zvana krāpnieks un nosauc viņas vārdu uzvārdu, bet uzvārds ir viņas pirms laulības uzvārds. Un viņa precējusies jau vairāk nekā 3 gadus, kas nozīmē, ka gadiem veci dati no kaut kādas datubāzes tika izvilkts un piezvanīts viņai. Tā kā apsveicu, tavi un mani dati tagad ir uz mūžiem visādu neģēju rokās, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.